Tā atkal pēc ilgā laikā, var teikt ļoti ilga, laikam nedēļa, pusotrā, kad Dubeņu radio nav izgājis ēterī, jeb ierakstā. Tad šis ieraksts veltīts TikTokam un jaunajiem dziedātājiem un talantiem, tiešām īstiem talantiem. Daži spēlē uz ģitāras, daži dzied, daži visu kopā. Ir arī džeza mūzika dzirdēta no Japānas. Nu, nekautrēsimies un sāksim mūsu 4 stundu krātuvīti mazliet attaisīt vaļā priekš jums un nospēlēt kādu labu dziesmu. Nu tā, neesam tā kā baigi tā kā pielipuši un no galvas nezinām tos vārdus un līdzi nedziedāsim, bet patīkamu klausīšanos to gan novēlam. Šo dziedātāju Čārliju Teiloru, kad viņa krāsojās ar savu make-upu milzīgās toņos, gan melnos, gan brūnos, sarkanos, nezinu, visādos tādus, tā lai būtu baigi tā nereāli, ja? Tad varam pateikt, kad no Arianas Grandē jaunākā ziņa ir tas, kad jaunākais papildinājums un jaukākais mūsu, tas ir viņa grīma rutīnai, tas ir viņa ir priecīgi, kad daudziem patīk svītener tonālais krēms un iesaka atzīmēt, ka izmanto, lai varētu redzēt, cik tad daudzi to izmanto. Nu, te šobrīd ir 159 sirsniņas tikai, nu, tas ir par cik dienām es pateikšu, ja tev varēs redzēt. Kaut ko tādu varēs redzēt, bet nākamo dziesmu mēs pilnīgi kaut kādu citādu uzliksim, kaut kādu citādu, jo mums taču ir jānolasa ziņas, un tāpēc mēs mazliet apstādināsim. Te bija mazliet ziņas par Egīlu Levitu. Egīls Levits ir atklājis to noslēpumu par jauno pasaules kārtību, jeb to
nereālo sapni, ko daudzi bagāti cilvēki, kas nereāli bagāti ir, grib uzspiest visai pārējai pasaulē. Bet līdz galam viņš arī nav pateicis, kas un ko un kā, un kas pa cilvēkiem to kārtību veidos, bet te viņš ir tādu tekstu nolasījis jauno globālo spēlētāju Ķīna, Indija, Indonēzija, Krievija un citas priekšstati par vēlamo pasaules kārtību ir citi kā rietumiem jaunā pasaules kārtība, kas pat labam tikai veidojas, ietekmēs arī Latvijas rietumu valsts. Nu, ka šeit nekas prātīgs te nav, nekas prātīgs. Kuri tad tie citi ir, ja Ķīna un Indija un Indonēzija un Krievija nebūtu tie lielākie? Nu, ko tad turpinām ar Robiju, ar viņu ģitāri, kur viņš iespēlēja daudzas labas dziesmas, un viņa nosaukums internetā ir Robija Blues. Nu tad, lai iet. Come on, baby! Varētu pateikt, ka Robiju Blues, jeb Robiju no Francijas, varētu klausīties bezgalīgi. Taču mums laiks ir tikai tam, lai atkārtotu tās ziņas, ko neviens laikam neskatās pa lielam. Mēs nolasīsim nevis Levitu, bet Edgariņu prezidentu pēdējo ierakstu, kur viņš rakstā šādi.
Spotlight, kas interesants, Spotlight Latvijā 2023 konferencē Bostonā valsts prezidents Edgariņš vērš ASV investoru uzmanību uz Latvijas priekšrocībām Eiropas Savienības vienotajā tirgu. Tātad, bet kādas priekšrocības tās ir, te nav minēts. Tad, pirms 5 stundām atzīmēju, ka Reņķevičs, jeb Edgariņš šodien latvieši un lietuvieši atzīmē Baltu vienību dienu, mūs vieno kopīgas valodas saknes, vērtības un cīņa par brīvību. Un vēl pētām, viņš vienot viesojies Bostonā un pateicīgs visiem par silto uzņemšanu brīnišķīgo. Lai gan mēs saņēmu dokumentu, ka viņam ir brīvdienas. Ko tad mēs iesakām, ja bija Robija blues, tā būs arī Davey blues. Ko tad spēlējam no 22. augustam Davey blues. Dubeņu pazemes radio, Kaimiņu zemes mūzikas radio. Visas dziesmas no kaut kādām tālām zemēm. Paldies visiem māksliniekiem, mūziķiem. Dubeņu pazemes radio, Kaimiņu zemes mūzikas radio. Dziesma jau 2,5 minūtes skan, un mums arī ir cits nekas netliek kā paziņot, ka Dubeņu pazemes radio, Kaimiņu zemes mūzikas radio īsā pārraide priekš YouTube izskan, un gaidām, ka otro daļu pēc dažām sekundēm. Jā, tad tikai jāatgādina, ka šīs viss notiek tāpēc, ka mēs atbalstam Kurzemi, un mūsu studijā atrodas Ugālē arī Kurzemē, vai ne? Nekāda vaina taču ne Dubeņiem, ne Ugālei. DP radio, pazemes radio, Kaimiņu zemes mūzikas radio. Klausieties vātplēstu muti, lūdzu, tieši tā, Dubeņi. Attā.